visiem klātesošajiem, labdien klausītājiem, skatītājiem. Sāksim Sociālā izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā 2 jautājumi. Un kurš balsosim par darba kārtību, kurš par darba kārtību? Paldies! Vienbalsīgi. Un pirmais jautājums šodien mums ir par Saldus novada pašvaldības stipendiju medus maizi piešķiršanu. Tātad un ziņo mums Izglītības jaunatnes lietu komisijas priekšsēdētāja Madara Bobkova, lūdzu. Labdien visiem! Saskaņā ar 25. gada 18. augusta stipendijas medus maizi izvērtēšanas komisiju. Komisija ir izvērtējusi pretendentus uz šīs stipendijas saņemšanu. Kopumā tika saņemti 15 iesniegumi pretendenti un atbilstoši noteikumiem kvalificējās 3 pretendenti. Šie ir. Un komisija izvērtējot visus pieteikumus atbilda 3 pretendenti. Tie ir piešķirt medus maizes stipendiju Kitijai Paulauskai, kas ir skolotāji, tālāk Kintijai Kalniņai, kas arī ir skolotāji, un rezidentam Dacei Preisai. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu izskatīšanai domas sēdē. Jā, ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Aigar. Bobkovs Aigars. No 15 deputātiem, tātad mums 3 mēs dodam to stipendiju, 12 tā kā? Kandidātiem. Kandidātiem, kā es teicu? Deputāti. Kandidātiem. 12 tā kā nedabūs to stipendiju. Kas tur bija galvenie kritēriji, kāpēc viņi nedabūja? Ir atbilstoši nolikumam ir atbalstāmās nozares, kas ir STEM joma un ārstniecības un skolotājiem, valodas skolotājiem. Tad tie 12 pat uz tiem nebija nekvalificējās, jā. Es varbūt papildināšu deputāti Intvanam, ka cik es piedalījos komisijā, tad katru gadu vasaras izskaņā skatāmies ar izglītības pārvaldu taisni, kur ir skolās nepieciešamie pedagogi, kādi papildus, jā, tie bija noteikti STEM priekšmetu un valodu. Un šoreiz bija arī tā taisni bioloģija, kur topošais, skolotāji jau papildus otru programmu apgūst, un valoda bija, jā. Kā tas pirms sanāk komisija jau ir noteikts, kuras ir skolā izskatot vakances un kādas ir perspektīvē tiek šis noteikts, kādā jomā tiek atbalstīti studenti. Tur ir kaut kāda vēl papildus punkti, kad viņi dabūna stipendiju, ka viņiem arī kaut kur jāstrādā Saldus novadā? Jā, ir noteikts pēc izglītības dokumentu iegūšana 3 gadi ir jābūt pašvaldībā. Dēļ tās stipendijas, jā? Jā. Protams, droši vien gribētos iedot vairākiem, bet tad arī jāpalielina šis finansējums budžetā, un tas, protams, iet roku rokā ar to, un būtu jau forši, ja mēs varētu iedot vairākiem, bet, diemžēl, kā ir, tā ir. Tā kā ir vēl kādi jautājumi vai komentāri? Ja nav, tad balsosim par šo lēmumu projektu, par medus maizes stipendijas piešķiršanu Kitijai Paulauskai, Kintijai Kalniņai un Dacei Preisai. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Otrais jautājums šodien mums ir par saistošiem noteikumiem grozījumu Saldus novada domas 2023. gada 3. marta saistošajos noteikumos numur 8 par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Saldus novadā. Tātad, kā jau jūs redzējāt un iepazināties, tiek mainīti, grozīti noteikumi, un tas mērķis un nepieciešamība ir tāda, kad Zirņos Bērzu ielā 4 ir mums uzbūvēta 32 dzīvokļu māja, kas tiek papildināta un līdz ar to papildina dzīvojamo fondu, un saistošo noteikumu mērķis līdz ar to ir paplašināt personu grupas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, īrēt sociālo dzīvokli. Spēkā šobrīd ir 2023. gada 3. marta noteikumi,
un ir izvērtētas situācijas, kurās personām līdz šim ir atteikta sociālo dzīvokļu izīrīšana, bet palīdzība būtu vēlama un pamatota. Līdz ar to sadarbībā ar sociālo dienestu sagatavot grozījumi, un arī grozījumi pagarina pārejas periodu personām, kuras īrē pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu, un šādas personas šobrīd ir 10. Līdz ar to ir grozījumos ietverts šis pagarinājums līdz 2031. gada 31. augustam. Tas tā īsumā. Šobrīd novadā 131 sociālais dzīvoklis, ko pašvaldība izīrē, un līdz ar to ir jāveic arī šie grozījumi, lai mēs piepildītu pusgadu laikā šo te jauno ēku, ko nodos līdz šī gada beigām jau eksploatācijā. Līdz ar to ir arī vajadzīgi šie grozījumi. Tā īsumā. Kāpēc ir pusgads jāpiepilda šī māja, tiek celt par projektu naudu, un projektu nosacījumi ir, ka pusgada laikā tā māja ir jāpiepilda ar īrniekiem? Tā vēl kādi varbūt jautājumi vai komentāri? Es tik saprotu, mēs tagad atvieglojam tos noteikumus, lai vairāk varētu piešķirt. Kas tās bija par situācijām, dēļ kurām man šobrīd nācās atteikt viņam? Kas galvenās bija tās situācijas? Nebija personas ar 3. grupas invaliditāti. Un maznodrošinātās, kurām tādiem tā kā nepiešķīra, jā, tikai 1. un 2. grupai pielikt klāt arī 3. grupu. Un arī maznodrošinātās ģimenes, kurām visi ģimenes locekļi pensijas vecums sasnieguši personas ar 1., 2. un 3. Un tad bija tas pārējais periods, ko tas nozīmē. Tagad mēs pieņemsim šitos grozījumus, tie tikai uzreiz būs stāsies spēkā. Kas tie pārējais, ko tas nozīmē? Kas tur mainīsies? Jurists. Jā, es varbūt aicināšu Elīnu par šo te varēs pastāstīt vairāk, jo tas jau ir vēsturiski, un viņi mums paliek arvien mazāk, bet Elīna lūdzu. Elīna Vilmana Mežaniece, juristi. Vēsturiski bijis tā, ka pašvaldība izīrēja dzīvokļus dažādām kategorijām, kurām šobrīd vairs neizīrē. Bet tie cilvēki joprojām īrē dzīvokļus, un tad, kad viņiem beidzas īres līguma, lai mēs varētu viņam ļaut tur dzīvot, mums ir jāpagarina šo pārejas periodu. Jo no jauna šādām kategorijām nevar piešķirt dzīvokļus, un savādāk viņiem būtu jāatstāj šos dzīvokļus. Tad, kad 17. gadā mēs sākām šo pāreju, bija 70 dzīvokļi. Tad vēl pievienoja brocēnus, tur nāca pār 10 dzīvokļi klāt. Mēs esam tikuši līdz tam, ka ir 10 dzīvokļi, kur šie īrnieki neatbilst nosacījumiem. Un iespējams, jā, šis ir varbūt pēdējais pagarinājums, ja tā skatāmies procentuāli, kā ir samazinājies. Bet to jau nekad nevar zināt. Tā vēl kādi jautājumi vai komentāri par grozījumiem, par to būtību? Ja nav, tad aicināšu atbalstīt, kurš par virzīšanu uz domas sēdi. Vienbalsīgi, paldies! Paldies deputātiem, šīs dienas kārtība līdz ar to ir izskatīta, un lai visiem jauka diena un veiksmes citos darbos. Paldies!